Klau, ir pienācis laiks parunāt, kāpēc sāls ir tik ļoti nepieciešams trauku mašīnās. Šis te ir sāls trauks, pats tas viss konteiners, kur to sālu tu ber iekšā, tu viņu ber šeit iekšā no augšas šajā lielajā pusē, mazajā pusē tur viena cita lieta. Šis ceļos uz Raunu, kamēr nav aizceļojis, pastāstīšu, kas tas ir un kā viņš darbojās. Jā, caur mums var pasūtīt arī detaļas, ja vajag apmaksāsi internetā un pēc tam aizsūtīsim ar pakumātu. Lūk, šeit tu ieber sāli, bet sāls nav tas, kas mīkstina to tavu ūdentrauku mašīnā. Savu ūdentrauku mašīnā mīkstina šie te, kas ir tāda, kā jona apmaiņas sveķi, mēs varam viņus nosaukt tā. Ūdens tad nāk uzreiz iet caur viņiem, un tie ir tie, kas mīkstina tavu ūdeni. Principā viņi parauj nost no tava ūdens kalciju un magniju, to, kas tur cietina visvairāk to ūdeni, un tālāk jau pumpē tīru mīkstu smuku ūdeni uz trauku mašīnu. Sāls ir vajadzīgs tāpēc, lai pēc tam šos te attīrītu no tā kalciju un magnija, lai viņi būtu tīri un turpinātu šo savu procesu. Tāpēc sāls ir tik svarīgs. Labi? Neaizmirsti, lai vienmēr pilns šis te trauciņš.